Sveika! Šis ir viens no maniem mācību poligoniem. Atjautības uzdevums. Kur viņš atrodas? Šodien radās doma nofilmēt vienu materiālu par pirmo braukšanas nodarbību. Tad, kā notiek pirmā braukšanas nodarbība tiem, kas pirmoreiz sēžās pie stūres. Līdzīgi nodarbība arī droši vien tiem, kam bail braukt pa Krastielu un Vecrīgu. Arī viņiem darētu šī nodarbība, lai iegūtu šo te sadraudzēšanos ar mašīnu un varētu drošāk braukt pa Krastielu. Tātad pirmo nodarbību var ne tikai iesācēji, bet arī cilvēki, kuriem ir vadītāja apliecība kabatā. Tagad dosimies uz Elijas ielu 8, kur pie mums būs jaunais skolnieks, kuram pirmā nodarbība, un pēc tam dosimies uz Krastmalu. Sēdi, laižam uz Krastmalu. Tā, pirmā nodarbība, laižam uz Zaķu salu. Un stāsti, ko tu zini, ko tu nezini. Kā tev teorija? Cik es lieku tos TZD eksāmenus, viņus nolieku. Ja? Tur arī tas, ka ja tu liec vairāk par 3, tie jautājumi sāk vajag atkārtoties. Protams. Jā, tur it kā cilvēks stāst jāmaina tā IP adrese, jā, un tad tur kaut kas parādās citi jautājumi. Bet par teoriju, ja ir kāda neskaidra biļeta, droši sūti, griez ārā screenshotā vai kaut kā savādāk atsūti man to biļeti, es tev stāstīšu. Tad es arī sapratīšu, ko tu varbūt noteikumos nezini. Mums labai rokai nav ko šeit darīt. Labā roka aiziet palīgā kreisai rokai stūrēt. Bet nevienmēr. Ja, ir gadījumi, ka tev tētis noteikti brauc ar vienu roku, pa mammu es nezinu, kā ir mammu. Ar abām? Viņi ļoti kārtīgi brauc, tas... Kā kurā brīdī, bet lai mēs normāli varētu piedalīties satiksmē, mums ir jāiemācās braukt ar vienu roku. Ja mēs iemācīsimies braukt no sākuma ar vienu roku, kreisā roka tiks galā pilnībā ar stūri, labā roka iemācīsies tik galā ar ātrumu pārslēgu. Tad, kad tev jau tas viss ar kreiso roku aizies, labā roka pati jutīs, kad vajag aiziet palīgā, viņa aizies palīgā piestūrēt. Atsevišķos gadījumos, ja tas, bet labā roka mums ir kā palīgs. Jo tur to stāstu es tev kādreiz citreiz izstāstīšu par 2 puslodēm, 2 rokām un tā tālāk. Tātad labai rokai ātrumkloķis, kreisai rokai stūre. Kreisai rokai papildus nāk klāt pagriezienrādītājs. Reku tur tas ir. Jā, tad tas ir tās būtiskākās vadības ierīces, kuras tev ir nepieciešamas, lai piedalītos tajā satiksmē, lai brauktu. Tālāk ir logu tīrītājs, ventilācijas, šitās te visādi siltumi un augstumi un tā tālāk, radio, kondicionieri. To mēs visu pēc tam, tad, kad mēs braucam, mums nekāda citas problēmas nav, tad mēs arī ar labo roku te kaut ko saslēgsim. Jā, bet pamatā labai rokai ātrumkloķis, kreisai rokai stūre, un kreisai rokai pagrieziena rādīties. Tā, kas slēdz pagriezienu, tad jau var uzreiz sākt ar labo roku uz to brīdi pieturēt stūri. Saprat? Viss skaidrs? Jā. Forši, man prieks. Braucam! Forši. Tā, tev sajūgs līdz grīdai nospiests? Jā. Izņem ārā no ātruma.
Tā, viss, es mazliet piemēršu izstāstīt par ātrumu kloķi, ātrumu pārslēgs. Tā tad, kur es sarakstīt ātrumu. Pirmais ātrums. Tad es tev parādīšu, es nospiedu sajūgu. Man arī ir viss pedāļi, ja ir nepieciešamība, es tev saku, laid visu vaļā. Ja tu laid visu vaļā, es no šejienes braucu. Redz, stūru var aizsniegt. Es varu no šejienes stūrēt, es no šejienes varu arī tavā vietā, es pagriezienu, bet grūti, es varu aizsniegt, bet grūti. Tā, pirmais ātrums, kustība pie sevis uz priekšu. Redz, cik viegli viņš slēdzās. Tātad ātrumkloķi nekad necenties ar vāru laust. Redzi, man nav nospiests sajūgs, viņš neiet iekšā. Nospiež sajūgu, redz, viņš ieiet. Jā, tātad necenties, tagad neiet kaut kas salūzis, nav salūzis. Ātrumu pārslēgs ar ļoti nelielu šo te spēku. Pirmais ātrums. Otrais ātrums ir tāpatās spēks uz turieni un atpakaļ. Redzi? Saprati? Pirmais, otrais. Būtiski ir saprast to, ka trešais ātrums ir šī te vietā uz ātrumu puļķa, redzi? Šī vietā nostājies ātrumkloķis. Es viņu izņēmu ārā, redzi, viņš paliec bišķi pa labi. Viņš nostājās šī vietā. Līdz ar to trešo ātrumu mēs slēdzam ar vienu pirkstu, vai precīzāk ar vienu pirkstu spēku un dodam šo te spēku tikai uz priekšu. Mēs nekad nekļūdīsimies ielikt pirmā ātrumā. Teiksim, liela problēma ir, ja mēs ieliekam uzreiz pirmajā ātrumā. Tas ir, es kaut ko sapatroju. Ja mēs no otrā ātruma ieliekam pirmajā. To arī braucot sapratīs, ka to nevajag darīt. Mums mēs liekam pirmā ātrumā, otrā, trešā, ceturtā, piektā. Tad pirmais uz priekšu, otrais atpakaļ, trešais ar vienu pirkstu uz priekšu, ceturtais ar vienu pirkstu atpakaļ. Pie tam vēl redz, ir divas kustības. Izņem no ātruma, ieliec trešajā. Izņem ceturtajā. Un piektais ātrums atkal ieliek pa vidiņu. Atkal maza kustība, precīzi neliels spēks uz priekšu. Tas ir uz sāniem un uz priekšu. Redzi? Piektais ātrums. Pamēģini. Nospied sajūgu. Tātad ātrums nekad nedrīkst pārslēgt bez nenospiest sajūgu. Pirmais, otrais, forši, trešais, vien pirkstu. Forši, ceturtais un piektais. Tas ir ceturtais? Jā, ir. Un pa labu uz priekšu. Ideāli. Un vēl atpakaļ ātrumu nelaid sajūgu vaļā, izņem ārā neitrālā. Neitrālā sajūgs palika. Jā, un tagad ieliec atpakaļ gaidā. Skatiet uz leju. Atkal tas spēks ir bišķi lielāks vajadzīgs. Bet redzis ar vienu pirkstu ieslēdu. Tātad nav vajadzīgi liels spēks, lai pārslēgtu ātrums. Izņem ārā, atlaid sajūgu. Un tagad lūdzu tikai bez spēka. Pamēģini ielikt pirmā ātrumā bez sajūgu. Bez? Jā, liec, bet bez spēka. Redz, viņš neiet. Dzirdēji, tur jau zobrat, jau sāk rūkt, nav kārtībā nospied sajūgu. Forši, saprati? Tā, ir pirmais ātrums, tātad mēs esam ķēdi pārāvuši, kuras tev viņi tikko rādīja. Ja? Tātad mēs esam atvienojuši sajūgu, un tagad mums ir ielikts pirmā ātrumā, tad laižam sajūgu vaļā un braucam. Tad mēģinu laist vaļā vienmērīgi. Gāzi nespied, es tev neteicu spiest gāzi, tikai sajūgu. Mēs šeit braucam, vienkārši jālaiž sajūgu. Jā. Forši. Astūrē bišķiņ uz ceļā ārā, pasties spoguli, jā, ļoti labi. Forši, pasties spoguli. Un atkal nospied sajūgu. Un mazliet piespied bremzi. Tad izņem no ātruma. Atlaid sajūgu. Atkal sajūgs, pirmais ātrums. Sākam braukt.
mēs tagad mācīsimies? Mēs mācīsimies saprast sajūgu pedāli vēl nākošo etapu. Tātad, tad, kad mēs nospiežam, mums sajūgs ir šitādās stāvoklī šobrīd, abi šķīvi saspiest kopā. Vai ne? Jā. Tātad mēs nospiežam sajūgu, mēs šķīvis atbīdam projām. Tātad, un sajūgu pedāls mums apmēram izstās šitāds te, tu viņu te nospiedz, teiksim, līdz grīdai. Jā, viņš ir šī otrā stāvoklī. Ja, te ir pirmais stāvoklis, te ir otrais stāvoklis. Tie diski saspiežās kopā te kaut kur pa vidu, trešajā stāvoklī. Saprati? Tātad, tad, kad tu nospiedz sajūgu, tie diski aiziet projām, tu laidi sajūgu vaļā. Pirmais etaps ir, tu tos diskus saspied kopā, un tad šī motors griežās, šitā riteņa negriežās. Saprati? Motors griežās, riteņa negriežās. Ja tu piemet klāt viņu atlaid momentā sajūgu, tad mašīna noslāpst, jo motors riteņa nespēja uzreiz sāk griezties ar kaut kādu 20 km/h. Būs baigās spolēšana, ja tur būs kaut kāda sporta mašīna, baigas spolēs un tā, bet parasti motors to nevar izturēt, viņš noslāpst. Lai tas nenotiktu, tev jāsabīda diski kopā, un šī brīdī tā mazliet jāpatur. Tad mēs mācīsimies ar kreiso kāju atrast to punktu, kur tie diski saspiežās kopā, un mēģināsim kreisai kājai to iemācīt. Tātad, lai mēs atrastu to punktu, katrai mašīnai, es jau pazaudēju pilsvānu. Ārē, kur ir jā. Tātad, lai atrastu šo te punktu, katrai mašīnai tas punkts ir citā vietā. Nav tā, kad ir 24,8 mm, jā, un tur viņš ir. Viņš vienai mašīnai ir 10 mm no grīdas, meloju 5 cm izdilušiem sajūgiem, citiem sajūgiem viņš ir pašā augšā, kā kurai mašīnai. Jā, bet tev ir jāiemācās kreisai kājai sajust spiedienu izmaiņu. Ja tu, teiksim, lai nospies sajūgu, tu viņu spied ar 10 kg, jā, tur precīzi pēc fizikas likumiem vajadzētu kaut kādas ņūtons, bet mums pietiksies ar kilogramiem. Tātad mēs nospiežam ar 10 kg, un te, kur tie diski sajiet kopā, tur mainās spiediens. Tur vairs tev nav viņš jāspiež ar 10, bet jāspiež ar 9. Saprati? Pietik teorijas. Saprat, nesaprat, tūlīt mācīties. Skaties. Skaties uz sajūgu pedāli. Es ielieku pirmā ātrumā, redzi, es laižu sajūgu vaļā. Redz, man autiņš sāka iet uz priekšu, bet es neesmu sajūgu palaidis. Redz, viņš iet uz priekšu. Es mazliet skaties uz sajūgu pedāli, es viņu nospiežu, un autiņš ripo apakaļ, redzi? Jā. Es atkal viņu mazliet palaižu vaļā, redz, vienmērīgi, ļoti vienmērīgi. Es mainu spiedienus uz sajūgu, un atkal ripo atpakaļ. Redzi? Un tagad es uz sajūgu pedāļu atrodu punktu, redz, man autiņš stāv uz vietas. Jā. Ja? Es neesmu sajūgu ne atlaidis vaļā, ne nospiedis. Es sajūgu bišķiņ palaižu vaļā, viņš iet uz priekšu. Es bišķiņ nospiežu, viņš iet atpakaļ. Saprati? Šis ir tā vieta, kur tie disks riktīgi saķerās. Saprati? Redzi? Auto iet uz priekšu. Es piespiežu sajūgu, paspēlējos ar viņu, viņš apstājās. Es nospiežu sajūgu, viņš ripo atpakaļ. Saprati? Kā jā. Davai, mēģini. Nākošais vingrinājums. Tātad mēs mācāmies spoguļus. Spoguļus tu man centies jau regulēt, man prieks par to, bet mēs mēģināsim saprast, kas ir spoguļi un kāpēc viņi ir vajadzīgi. Tātad šobrīd spoguļi. Nu, labi, lai ir spoguļi. Tātad mēs stāvam šī vietā. Redzi? Un spogulī mēs redzam principā šo te taisnu stūri, redzi?
Redz, spoguliņš aiziet tur līdz ielas galam. Tātad mums ir jāsaprot, ja mums riteņi ir taisni, tad mēs brauksim taisni līdz galam. Ja mums riteņi būs sagriezti, tad mēs brauksim vai nu pļavā iekšā vai uz otru pusi. Tad ar taisniem riteņiem mums praktiski ir jāizbrauc līdz pašam sākumam, un mums vispār stūri nebūtu jāgroza. Tātad labās spoguļu uzdevums ir visbūtiskākais labais spogulis ir pie labā pagrieziena. Pie labā pagrieziena tev vienmēr labā spogulī ir jāpārliecinās par to, vai no aizmugurs nenāk gājējs, velosipēdists vai vistrakāks šie skrējriteņi. Labais spogulis tev vajadzīgs, lai tu pārkārtotos joslās, tu brauks pa krasta ielu, ja tu, teiksim, gribēsi pārkārtoties pa labi, tu pārliecināsies pa labajā spogulī par to, ka tu te ir brīvs, ka tu vari pārkārtoties. Braucot uz priekšu, es kategoriski aizliedzu skatīties atpakaļ, šitien te pār plecu, lai pārliecinātos, vai te ir brīvs. Tātad visa informācija jāsavāc spoguļos. Jo, ja tu skaties, braucot uz priekšu 70 km/h un skaties atpakaļ, pārliecinies par kaut ko, tu kļūst par pašnāvnieku. Jo tu neredzi, kas tev priekšā notiek, cilvēks redz tikai 180 grādus. Teiksim, tu skaties uz priekšu, bet tu redzi, ka es kustinu roku, vai ne? Tur skatoties, ja? Tu redzi, ja es kustinu te aiz muguras, tu neredzi. Tātad tu redzi līdz šejienai. Visu, un līdz ar to braucot uz priekšu, tu nedrīkst skatīties atpakaļ. Tev visu laiku ar vienu aci jāredz, kas notiek priekšā. Bet tas tā. Tas būs arī laika gaitā, tātad, kur man palika šis te zīmējums. Tātad mēs brauksim taisni atpakaļ, mācīsimies saprast šo te taisni stūri. Tad mūsu uzdevums būs tāds. Brauksim šiten, pabrauksim mazliet nost. Mums būs šis taisnes stūrs, tad atkal piebrauksim tuvāk, būs šis taisnes stūrs, pamainīsim, tātad skaties uz Pilspāles galu, ja, tad mēs brauksim gar maliņu, mēs braucam, pabraucam nost, pabraucam šitā, pabraucam apakaļ šitā, ja. Lai mēs brauktu taisni, tagad mēs mācīsimies saprast stūri. Stūre mums ir šādā stāvoklī, uzliec kreiso roku uz 12. No sākuma mēs mācīsimies braukt šādi. Kreiso roku uz 12 un apgriez vienu apli stūri pa kreisi. Tā, tagad kreisā mums ir šādā stāvoklī stūri riteņi taisni. Redzi? Priekšē riteņi taisni. Apgriez vienu apli pa kreisi stūri šitādā pašā stāvoklī. Droši griez. Volforši. Ideāli. Tātad riteņi tevi šādā stāvoklī. Saprati? Griez vēl pa kreisi. Viss izgriez taisnus riteņus. Forši. Viens aplis pa labi. Tad riteņi tevi šādi. Vai ne? Vēl pa labi. Tagad izgriez taisnus riteņus. Tad saproti, stūri 3 reizes ir šādā stāvoklī. 3 reizes. Taisni riteņi, pa labi riteņi, pa kreisi riteņi. Skaidrs? Tagad daram tā. Noregulējam labo spoguli, tā, lai tu kontrolētu attālumu starp mašīnu un apmalīti. Spoguļi regulējās, man liekas, nē, tu nemēģini regulējās. To ļipiņu balto šito te pagriez right, labā puse, skaties uz spoguli tā kā joysticks, ja? Man ir jāredz. Tātad tev ir jāredz attālumu, spoguļiem ir dažādas teorijas. Horizons jāredz tur 1/3 un viss kaut kas. Spogulis tev ir jāregulē tā, lai tu pēc iespējas mazāk skatītos uz savu mašīnu. Mašīnas krāstu apskatīsies, izkāps ārā un kādā krāsā tev viņi ir. Tev ir jāredz pēc iespējas mazāk mašīna un attālums līdz apmalītei. Bet tev ir arī jāatcerās, ka reālā braukšanā tev ir arī jāredz no aizmuguras braucošā mašīna vai no aizmuguras nākošais gājējs. Tas tev būs pie labā pagrieziena, kad tu griezīsies pa labi. Tātad mēs mācīsimies labais pagrieziens, obligāti pirms tam labais spogulis. Ir? Man ir jāredz arī tā kā ceļš līdz beigām. Nu, es domāju, ka jā. Tev nav viņš jānolaik uz grīdas, nevis uz grīdas, uz leju tā, lai tu redzētu. Lai tu horizontu redzi, noteikti horizontam ir jābūt. Saprati? Tā,
braucam. Mums. Tā, tagad šitā bildīte ir apmēram skaidra, vai ne? Liekam pirmā ātrumā, braucam uz priekšu. Kas ir karsts? Kas mostos. Tas man patīkās. Tā, tagad roku uz 12, tad mazliet pabrauksim, patrenēsim stūri. Tātad skaties, ko es no tevis gribu. Paliek visu vaļā. Vaļā. Paliek, pasties spogulī nav mašīna. Skaties, sagriežam stūri pa labi. Un divus apļus pa kreisi un šitā līdz galam. Un atkal pa labi. Es tev meloju. Es griežu stūri uz pretējo puses spēles, piedod. Tā, saprat. Tad pastrādā ar kreiso roku un pastrādā ar stūri, lai tu iemācītos ar kreiso roku kontrolēt stūri bez labās rokas, jo tev ir bieži satiksmē jāpārslēdz ātrumi, labā roka ir aizņemta ar savām funkcijām, un tātad tev ir un tad nobremzē. Sajūgs, jā, ļoti labi un apstājas. Un pamēģini vēlreiz un atceries, ko es tev kalnā mēs mācījāmies. Jā. Ne ar tādu sitienu. Pamēģini vienmērīgi. Es tev parādīšu. Palaid visu vaļā. Redzi, un man nebija sitiens. Ar tev bija sitiens. Tātad, ko es darīju? Es no sākuma spiedu stiprbremzi un beigās es viņu palaižu vienkārši vaļā. Redz, pēdējos centimetrus slipoju. Saprati? Es mainu spiedienu uz bremžu pedāļu. Saprati? Mēģini. Braucam 1., 2., 3. Tad ieliksim arī 3. ātrumā un tad izbrauksim maz līkumu pa pilsētu. Pa pilsētu? Nu jā, nu, bet, protams. Nē, tā kā Zaķis vai pa pilsētu? Pa pilsētu. Pa pilsētu? Nu, davai, brauc. Kas tu sliktāks pa citu? Pašreiz piedos, jā? Pašreiz tiks piedos. Tad palaid mani, es vienkārši izbraukšu ārā. Es neko neiztieku. Jā, viss atpūties.
Tā informācija, ko tu ieraudzīji grozot galvu, tev bija jāierauga kreisā roka uz 12, labā roka pašreizējā brīdī atpūšās, spied gāzi un ķer viņu ciet. Precīzi braucam pa šito joslu, labā roka uz atpūšās. Jā, okay. Es saku, pēc tam jāaizies viņa palīgā, bet no sākuma tev jāiemācās tikt galā ar kreiso roku. Labā roka pēc tam ies palīgā, viss būs ok, bet no sākuma tev būs vienlaicīgi jāpārslēdz ātrumi, un lai neiestātos hauss. Taisnīgi? Jā, precīzi par šo joslu atlaid gāzi, mazliet piespied gāzi. Kas tas ir? Tas ir kaut kas slikts. Tur lejā? Jā, aiz sarkanās mašīnas braucam. Tikai kreisā. Jā, tas ir kaut kas ļoti slikts. Mašīna bija vakar servisā un braucam. Forši. Es kontrolēju situāciju. Ok. Palaid gāzi vaļā, tad bez sajūga piespied mazliet bremzi, piespied forši, laid bremzi vaļā un atkal spied gāzi. Forši tev viss baigi labi sanāk. Jā.